Par cik Bauruka ir lielākais gazpilnu ražotājs Ziemeļeiropā, tad mums, protams, ir jābūt atbildīgiem pret apkārtējo vidi. Un mēs, protams, ārkārtīgi uzmanīgi domājam un mēram savu CO2 nospiedumu. Un attiecīgi esam veikuši vairākas jau darbības, teiksim, CO2 samazināšanas virzienā. Tātad pirmais būtiskais solis bija tas, kad ražojot preci tiek darbināts gāzes ģenerators, kurš saražo tvaiku preces nogatavināšanai. Tātad šis tvaika ģenerators, protams, rada dūmgāzes, no kurām mēs uzstādījām iekārtu, no kurām mēs atgūstam siltumenerģiju. Otrais projekts, kas tika realizēts arī tad, kad notiek produkcijas autoklavēšana. Autoklavēšana notiek ar tvaika palīdzību, un pēc autoklavēšanas tātad šis tvaiks agrāk tika nomests atmosfērā. Tātad viņš nekādu ļaudumu it kā dabai neradīja, bet, kā mēs zinām, tvaiks ir būtiska enerģija. Un šobrīd, protams, esam izbūvējuši sistēmu, kad šo tvaiku mēs atgriežam tehnoloģijā un arī izmantojam tātad augstākas temperatūras ūdens priekšsildīšanu. Trešais punkts, tātad sadarbībā jau ar Energrid un arī Altumu diezgan būtiski piedāvāja 30% grantu šī projekta realizācijai, tas ir viens. Un otrs, viņi piedāvāja arī nofinansēt šo projektu. Un tas bija tas atslēgas moments, tad mēs lēmām par labu realizēt šo projektu un sadarbībā ar Energrid tika izstrādāts tehniskais projekts, realizēt šis projekts. Tātad šo projektu realizāciju mēs uzsākām rudenī, pagājušā gada rudenī. Tātad caur rudeni ziemu notika šī projekta realizācija un pēc būtības ar pirmajiem saules stariem šogad marta mēnesī šī sistēma tika nodota eksploatācijā. Un var teikt, ka ar pirmiem saules stariem mēs jau sākām just šo sistēmas efektu. Un ja mēs salīdzinām ar martu, tad aprīlī mēs esam iekonomējuši 4812,95 eiro centus. Tā kā pēc būtības tā, manuprāt, ir būtiska summa. Tālāk, ja mēs skatāmies uz sistēmas atpelnīšanās periodu, tad te jau jāskatās pēc Energrid sagatavotās simulācijas. Šī saules paneļu sistēma mums atpelnīsies orientējot 4 gados. Ko es varu teikt par Energrid partneriem? Tad puiši profesionāli izstrādāja projektu, uzstādīja sistēmu, palīdzēja ar dokumentāciju, nodot eksploatācijā, palaist sistēmu. Šobrīd sistēma strādā, tā kā es varu droši rekomendēt Energrid kompāniju kā uzticamu sadarbības partneri, teiksim, šajā jautājumā. Strādājam pie šī, tātad esam energoefektīvi, attiecīgi no mūsu ražotā materiāla būvē energoefektīvas ēkas, un arī, kas ir būtiski, pie kā mēs šobrīd pievēršam uzmanību, tas ir šī aprites ekonomika, kad attīstam savā ražošanas tehnoloģijā, ka mēs atkārtot varam pārstrādāt savu arī būvmateriālu. Tādā veidā mēs tad samazinām vai ļoti jau reducējam šo CO2 pēdu, kas arī ir mūsu uzdevums un atbildība pret apkārtējo vidi.